gribās teikt labrīt vai teikt labvakar, nevar saprast, tā kā ārā, tā kā vēl gaišs, tā kā nav svētdiena, tā kā ir Ziemassvētku dievkalpojums. Prieks redzēt tevi, un es ceru, ka mēs nepaliksim tik stīvi šeit visu dievkalpojumu laiku, bet mēs kāda aci atbrīvojās šeit. Un man liekas, arī pēc tam vakarā jutīšos, pilnīgi jūtu jums līdzi, jūs tā centāties, un tas jau ir galvenais. Un mums sagādājāt svētkus ar to, ka jūs strādājat un darbojaties, un slavu Dievam par to. Un pirmā lieta, ko es gribu, ka tu izdari šovakar, es tev aicinu izdarīt, un pasties savu kaimiņu. Tā vērīgi pasties uz viņu un pajautā viņam, vai mums ir kaut kādas attiecības. Un tas otrs kaimiņš tagad paprast tam pirmajam prasa, bet vai tev ir attiecības ar Dievu? Un atkarībā no atbildes vai no to jutīsies labāk, jeb sliktāk, iespējams kāds gribēs pārsēsties, tik tieši jautājums uzdodot. Bet mēs esam Ziemassvētku dievkalpojumā, un kas ir Ziemassvētki bez Kristus, vai ne? Un kas ir Kristus bez Dieva, jo mēs šeit esam sanākuši, lai runātu arī par garīgām lietām. Bet pirms mēs tiksim par šīm lietām runāt, man šovadien gribēs parunāties ar jums, raisīt jūs domas, mazliet aicināt mazā ceļojumā savā galvā. Nekur neiesim no šejienes pagaidām projām, bet pievienoties tādā pārdomu ceļvedī par attiecībām. Un nevēlties uzdevu šo jautājumu, mēs šodien gribam parunāt mazliet par attiecībām, kas tas tāds ir vispārīgi. Un būtībā ir tā, ka attiecības ir tādas cilvēces un mūsu katra personīga dzīves eksistences pamatā. Nezinu, varbūt tu esi cilvēks, kurš saka, man nevajag nevienu cilvēku. Bet, ja nebūtu neviens cilvēks, tu nebūtu radies šajā pasaulē. Lai tu ienāktu šajā pasaulē, ir vajadzīgas attiecības. Tad, kad tu piedzimsti, ja tu piedzimtu viens pats kolbā un nebūtu neviens cilvēks riņķī, tev nebūtu cilvēku apkārt, tev nebūtu attiecības, diez vai tu izdzīvotu. Un tev ir vajadzīgas šīs attiecības ar citiem cilvēkiem. Un laikam ejot, mēs vairāk vai mazāk novērtējam šīs lietas, bet šķiet, ka visu dzīvi mēs sastapsimies ar šo jautājumu attiecības ar citiem cilvēkiem. Ir cilvēki, kuriem ļoti patīk šīs lietas, ir cilvēki, kas ir sajūsmā, kuriem patīk vienkārši citi cilvēki. Ir daži cilvēki līdzīgi man varbūt, kas reizēm ērti jūtos arī viens pats ar savu lāpstu un zemi, vai nezinu, savu mašīnu vai kuģi, kas tev nu ir dzīvē iedots, bet visi mēs saprotam, ka mēs nevaram dzīvot un eksistēt bez attiecībām. Mums ir vajadzīgas attiecības. Un kā jau es teicu, lai uzsāk šo ceļojumu šajā pasaulē, tev ir vajadzīgas attiecības, un lai cik tev reizēm tie cilvēki, kuri vainīgi pie tavas ierašanās šeit, varbūt kaitina, bet ja nebūtu viņi, arī tu nebūtu. Un tā ir tā pirmā attieksme, ar ko mēs attiecamies pret tiem, kas mums deva iespēju šeit. Mēs domājam par, kāpēc mums jāmācās runāt, cik no mums šeit runājat. Ja tu nerunā, tad necel roku. Mēs visi runājam, ne? Un kāpēc mēs runājam? Tāpēc, ka mums ir attiecības ar citiem cilvēkiem. Varbūt saka, man ir attiecības ar sevi, es mīlu ar sevi parunāt. Arī tā tas var būt, bet būtībā mēs mācamies runāt, tāpēc, ka mums ir citi cilvēki, mums ir attiecības ar citiem cilvēkiem. Mēs smejamies, mēs raudam, mēs skumstam, jo mums ir attiecības. Va ne? Ģimene pēc būtības ir attiecības. Šī vieta, kur jūs esat sanākuši, draudze,
arī kā ģimene, kas ir tavā namā. Tās ir attiecības, tās ir 2, 3, 4 vai nu cik liela ģimene ir savstarpējā miedarbība, savstarpējā sapratne, sadarbība. Tās ir attiecības, kuru dēļ mēs saucam to par ģimeni. Attiecības skolā, attiecības darbā, attiecības sabiedriskajā transportā, kā sabiedrības daļai. Es nezinu, cik daudz no jums ar vilcieniem braucat, bet vai jūs esat kādreiz stāvējuši peronā, gaidīdam vilcienu, vilciens ierodās pēdējā minūtē, visi ir sastājušies nelielās čupiņās, cerot, ka viņi būs īstajā vietā, kur vilciena durvis būs. Un laimīgi tie, kas tuvāk pie tām sliedēm ir, un gadās, ka reizēm vilciens apstājas 1 vai 2 metru no tavas vietas, un tu saproti, ka tu neesi pirmais kandidāts, lai iekāptu šajā vilcienā. Bet ja no tev palaimējās, un tu esi pirmais, un atverās vilciena durvis vaļā, un tu jau esi gatavs kāpt iekšā, bet tur izrādās pasažieri, kas kāpj ārā. Un tu kā pieklājīgs sabiedrības daļa, tu esi pieklājīgs, un tu palaidi šos cilvēkus un gaidi. Un tu gaidi, un ar vienu acu skaties, vai kāds nelien tev mēģina pa priekšu nelīst. Un šie cilvēki kāp lēnām ārā, un tu skaties, ka citās durvīs jau ir pabeiguši kāpt ārā, un viņi jau kāp iekšā vagonā. Un tava mīļotā vieta, kur tu ļoti gaidi, iespējams netiks tev. Mēs saprotam, ir vīrieši, sievietes, mazāki bērni, jaunāki cilvēki, vecāki cilvēki. Mēs visi cenšamies tādā drūzmā būt tādi pieklājīgi, bet mēs zinām, ka mēs nedrīkstam būt pārāk pieklājīgi, jo mēs nedabūsim savu vietu. Jo mēs esam attiecībās ar citiem cilvēkiem. Vai ne? Kāpēc mēs respektējam citus cilvēkus? Tāpēc, ka mēs esam daļa no cilvēces, daļa no sabiedrības, un mums ir kaut kāda veida attiecības. Ja tu šovakar paskatījies kādu cilvēku un, šausmas, es nepazīšu šo cilvēku, tad vismaz tu esi vienā valstī dzīvo. Varbūt pat vienā pilsētā, es nezinu. Bet mums visiem ir kaut kāda veida attiecības savā starpā. Jā, dažiem, kas šeit sēž, kā jau es teicu, tās nāk viegli. Dažiem visu mūžu ar milzīgām grūtībām ir jāpiespiež, bet tu saproti, ka tu nevari savādāk funkcionēt. Tu zini, ka, lai tu izdzīvot šajā pilsētā, valstī un pasaulē, tev ir vajadzīgas attiecības. Un jāsaka tā, kaut kā mums visiem ir jāizdzīvo tajā visā. Un man rakstot šo domu likās, bet varbūt mums nav jāizdzīvo, bet varbūt mums ir jāsāk izbaudīt attiecības ar jauniem cilvēkiem. Varbūt mums ir iespēja baudīt šo dzīves skrējienu, dzīves gājienu, ceļojumu. Varbūt mēs neuztversim to tik ļoti smagnēji, bet mēs iesim caur šo dzīvi, sastopoties un būdam jaunām attiecībām, nevis mūksim prom no citiem, slēpsimies. Jā, ir cilvēki, kas slēpjās no attiecībām. Ir cilvēki, kas ir lielā pūļa vidū, viņi vienalga jūtās vientuļi, jo viņi baidās atvērt savus sirds priekš citiem cilvēkiem. Mazliet parunāsim par mūsu rokām. Ja jūs pastieties manām rokām, es nezinu, ko tās tev liecina šobrīd, bet rokas vienā ziņā attēlo, kas mēs esam, kāda ir mūsu attieksme pret citiem cilvēkiem. Sen apakaļ, senos laikos, aiz Trēdeņiem kalniem, kad es biju jauns, es biju kādā pasākumā, un es tagad precīzi negribu sameloties, bet tas bija kāds svinīgs pasākums, un mēs pie galda bijām, un mani piespieda runāt kaut kādu runu, vai man bija pienākums to teikt, un es ne 1% no tā, kā es šobrīd jūtos šeit priekšā, nespēju tanī brīdī justies, bija pārbijies, šausmīgi, un mana runa bija 5 minūtes, un es runāju tās 5 minūtes nervozi, satraukti, un par nelaimi kāds ierakstīja video tajā visā. Un kaut kādus mēnešus vēlākus mēs sēžam ar Antru un skatāmies to video, un
Cik no jums patīk uz sevīm skatīties, kad jūs esat ierakstīti? Vai tev ir attiecības ar sevi labas? Vai tu sevi mīli? Es skatījos un es ievēroju, ka manas runas laikā mana roka nemitīgi tā. Visu laiku kaut kur mana roka un es nezinu, tās bija vairāk kā 10 reizes 5 minūšu laikā. Mana roka visu laiku pie manas sejas skarās klāt. Un es domāju, es gan biju laikam ļoti satraucies. Mana žestikulācija, manas poza, mans veids, kā manas rokas darbojās, nodod mani, pat ja es sejā izskatos ļoti mierīgs, bet es esmu knapi spēju pakustēties. Bet jums šodien labi izdevās šeit priekšā. Ir tāds stāsts no Bībeles. Ļoti daudz cilvēku viņi dzirdējuši stāstu par pazudušo dēlu, kur Jēzus stāstīja. Un Jēzus stāsta, ka šis dēls viņš aizgāja, aizmuka no mājām, sarāva savas attiecības ar tēvu, ar savu brāli, un viņš dabūja naudu, viņam bija viss it kā dzīvē, viņš aizskrēja dzīvē tālu, darīja visādas muļķīgas lietas, un līdz beigās viņš nonāca līdz tam brīdim, kur viņš saprata, ka šādā veidā viņš vairs nevar dzīvot, viņa dzīve ir notriekta, izputējusi, bez jēgas, bez mērķa, bez iespējām. Un tad viņš nāca pie prāta, un viņš nāca atpakaļ, un mēs šeit lasam Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa 20. pants. Jēzus saka tādus vārdus, un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Ja mēs mūsdienu sabiedrībā mēs varētu teikt, krist ap kaklu nozīmē arī kādu apkamt, vai ne? Un ja es domāju par šo tēvu, viņa valoda, ķermeņa valoda, viņš skrēja pretī savam dēlam, viņam bija atvērts rokas, viņš gribēja viņu apkamt, un viņa rokas un viņa ķermeņa valoda pilnībā rādīja viņa atvērtību, viņa piedošanu, viņa mīlestību pret savu dēlu. Un dažādos veidos mūsu rokas kaut ko par mums pasaka. Man Armāns piemērs pazudis. Ja es nāktu pie Armāna un es tev pēc ilga ceļojuma kaut kur es nāktu un es čau Armāna, ko tas priekš tevis nozīmētu? Tas nozīmē, ka es esmu atvērts, es gribu ar tevi draudzēties, es gribu būt tuvu tev, es gribu būt tavs draugs. Savukārt, ja es pēc ilgāka laika atnāktu un es tāds stāvētu, vai tu esi redzējis kādreiz sapulcēs, kad cilvēks sēž un iekrīt krēslā un ko šī ķermeņa valoda runā? Un domājot par mūsu ķermeņa valodu, domāju par Jēzus ķermeņa valodu. Es domāju, vai tu esi kādreiz redzējis kādu gleznu, kur Jēzus stāv pozē? Mēs nekur neredzam, ka Jēzus šādā veidā stāv. Es esmu redzējis, kur Jēzus šādi stāv. Patiesībā tad, kad Jēzus ir pie krusta, viņš stāv šādi. Un Jēzus stāsta par šo tēvu, kurš ir atpestām rokām sagaidis savu dēlu. Viņš rāda pieņemtību, viņš rāda, es gribu būt cieši ar tevīm kopā. Tad es esmu redzējuši divus cilvēkus, kas sadūšies rokās un iet pa ielu. Viņi gan droši vien ir galīgi sastrīdējušies. Viņi iet kopā, ilgi turās. Mēs ar Antru šad tad ejam rokās. Bet jūs jau esat veci. Bet vai tad draudzība izbeidzās ar gadiem? Vai tad mīlestība beidzās tāpēc, ka mums ir vairāk gadi? Sadotas rokas viņas simbolizē draudzību, vienotību, mīlestību, kopīgas lietas, kopīgas mērķus. Tie divi cilvēki, kas iet vienā virzienā,
Varbūt tās ir divas personas, varbūt Dievs ir sadevies ar tevi rokās un iet kaut kur vienā virzienā. Varbūt tu ej viens pats kaut kur un tu meklē šo draugu savā dzīvē, kam iedot savu roku. Ja es domāju par atvērtām rokām, tām ir divas daļas. Apskāviens un pirms apskāviena ir atvērtas rokas. Manas atvērtās rokas, ja es gribētu Vjačeslavu apkamt, nav tikai viena cilvēka darbs. Tas ir arī Vjačeslava darbs. Viņš nāk man klāt un viņš ļauj, ka es viņu apkampju. Bet tu esi mēģinājis kādu cilvēku apkamt, kurš... Tu viņu var apkamt, bet viņš galīgi... Un tu nevari piespiest šīs lietas izdarīt. Attiecībās prasās divas personas, kas savstarpēji nāk vienotrai pretīm. Nav savādāk iespējams. Tu vari atvērt savu sirdi plaši, tu vari atvērt cik vien vēlies savu sirdi, bet tā otrai personai jānāk pretī, un savādāk tas, diemžēl, nedarbojās. Viena interesanta rokas poza ir šāda. Jūs esat kādreiz šādi stāvējuši? Jā. Tad, kad tu apkami savu ķermeni, tu sargā sevi. Tu jūties droši. Bet reizē tu esi arī tā kā gatavs uz kaut ko. Dažādos veidos mēs sevi demonstrējam, kāda ir mūsu attieksme ar citiem cilvēkiem. Un interesanti, kad vēl tāda lieta ir paceltas rokas, ko tās simbolizē? Uzvaru, pateicību, padošanos. Tās simbolizē, tās rāda kaut ko no mūsu dzīvēm otrai personai. Bet viena lieta interesantāk, jo cilvēks ir vairāk noslēgts sevī, jo viņš ir satrauktāks, jo mazāks viņa roka kustības ir. Viņš iet. Es cenšos, lai neviens man neierauga. Ja tu sēdi stūrītī, tu esi nekustīgs. Ja tu esi atvērts, ja tu nebaidies sevi atvērt citiem cilvēkiem, tu esi gatavs kustēties, gatavs roku žestikulācijai, tu esi gatavs sasveicināties. Vīriešiem mēs sasveicinamies ar rokām, vai ne? Un ja Andris man dot roku un es tāds nedot pretī, ļoti daudz, ko tas pasaka par manīm. Ne par Andri. Arī par Andri labā zinām, bet par mani kaut ko pasaka. Un mēs pieejam pie nākamās sadaļas, jo tas viss ved pie tā, kad attiecības viņas ir balstītas uzticībā vienam otram. Vai ne? Varbūt vīriešiem tas ir savādāk, bet man liekas, sievietēm tas ir izteikti. Jums ir vajadzīga uzticēšanās otrai personai, pirms jūs varat ļauties vispārīgi attiecībām. Es atceros, kad es studēju Londonā, man kā ģimene uzņēma savā ģimenē, viņiem bija mazs bērniņš, un es ienācu pirmo reizi tajā ģimenē, un viņi 3,5 gadu garumā man uzņēma. Un es ienācu pirmo reizi, un šī mazā meitenīte sēdēja pie galda, un es smaidīju, cik no es varu no sava ķermeņa rādīt, es esmu draudzīgs, es vēlos labu, es vēlu labu, es nāku ar mieru. Bet šis mazais bērniņš tik skaļā balsī sāka kliegt, un abi vecāki viņi mēģina mierināt viņu, un es jau sāku justies nērti, es domāju, ak šausmas, tik briesmīgi izskatos, ko es izdarīju, bet it kā ir, make-ups viss ir, un viss ir kārtībā, bet šī mazā meitenīte, viņa kliedz, beidzot viņa nomierinās, un es domāju, nu labi, viņi man neizzina ārā no ģimenes, es esmu priecīgs par to. Nākamajā reizē viņi atkal atļauja man palikt pie viņiem pa nakti. Un es iegāju, viņi ieraudzīja, un atkal sākās. Bet padarīt šo stāstu īsāku, ar katru reizi šis raudiens ar vien mazāk bija, pēdējās reizes tikai seja saviebās. Bet pēc tam viņi jau sāk smaidīt, kad man ieraudzīja.
Jo bija uzticēšanās. Es neesmu ienaidnieks, es esmu draugs, es nāku ar mieru. Es esmu labs cilvēks. Uzticības pamatā ir, attiecība pamatā ir uzticēšanās vienam otram, ne? Es uzticējos jums, ka jūs iznācāt šeit priekšā. Jūs uzticējāties man, ka es jums ļāvu to darīt. Tās ir attiecības, kas ir mūsu starpā, ko nevar nopelnīt, ko nevar dabūt par naudu. Tās ir ģimeniskas attiecības, tas prasa laiku, tas prasa nodošanos, tas prasa miedarbību savstarpēji. Un ne jau vienmēr mēs visi esam perfekti un jauki viens pret otru, bet tad, kad mēs uzticamies viens otram, mūsos veidojās šīs dziļās, draudzīgās attiecības. Man šķiet reizēm cilvēki, un es runāšu par sevīm, jo es esmu lielākā ķermenī kā daudz no jums. Dievs man tādu ir devis. Bet reizēm tas ķermeņa lielums nenosaka to iekšējo būtību mūsos, un reizēm, kad mēs izaugam ārēji lieli, tas mazais bērniņš tur sēž iekšā, un kad viņš ieraug to svešo cilvēku, tad iekšēji tā, es negribu, es nejūtos ērti, kas viņš tāds ir, ak šausmas, kas tagad notiksies. Kad draudzē palūdzam sasveicināties, šausmas, svešs cilvēks, briesmas. Tas mazais cilvēciņš dzīvo vēl joprojām mūsu iekšā, bet kaut kur tajā visā mums vajadzētu ļaut, lai viņš izaug ārā. Gan jau jūs esat redzējuši, ka pat dzīvnieki, kas ir cietuši no citiem cilvēkiem, viņi sākumā ir bailīgi, viņi nav gatavi uzticēties, tu viņam pat dod visgardāko ēdienu šim dzīvnieciņam, šim sunītim, bet viņš nenāk klāt. Tas prasa laiku, tas prasa uzticēšanos, tas prasa neatlaidību, lai ļautu šai otrai personai tev uzticēties. Tu varbūt saki, es neesmu attiecību cilvēks. Bet es domāju, kā tu jūties tad, kad tu esi savu īsto draugu vidū? Vai tev patīk būt draugu vidū? Vai tavi draugi kādreiz paķircina tevi? Vai viņi kādreiz pasmējās par tavu izskatu? Varbūt par taviem jokiem neveiklajiem? Bet tu taču nesēdi, es tagad apvainošos. Nē, tie ir mani draugi. Es zinu, ka viņi vēl man labu, viņi grib, lai man labi izdodās. Vienkārši tās ir mūsu savstarpējās attiecības, bet tāpēc, ka mēs viens otram uzticamies, mēs jūtamies labi. Un patiesībā vienīgais iemesls, kāpēc mēs nejūtamies labi, tāpēc, ka mēs neesam atvērti un neusticamies citiem cilvēkiem. Draugi ir tā vieta, kur tu vari kļūt muļķīgs, kur tu vari ārdīties, darīt visādas lietas, bet tu zini, ka viņu viedoklis par tevi nemainīsies. Viņi būs tavi draugi. Jā. Reizēm attiecības prasa, ka mēs pasparam soli pretī otram cilvēkam. Ziniet, kādreiz mūsu ģimenēs mēdz būt domstarpības, dažādi viedokļi. Un tad kādreiz mūsu ģimenēs kāds var justies mazliet aizvainots. Un abas divas puses viņas var justies tik paštaisnas, bet, lai uzturētu attiecības, kādam no šīm divām personām ir jāpaspēr tas solīts pretī. Piedod, es tā negribēju. Un tas atver atpakaļ to lapus, kur mēs iepriekš bijām. Nākamā sadaļa – mūsu tuvie cilvēki. Tā ir mūsu ģimene. Reizēm šķiet, kad mēs paši sevi pieķeram pie tā, ka mēs īsti nevaram ieraudzīt tos cilvēkus, kas tiešām mūs mīl. Reizēm mēs dzīvojam savās ģimenēs, īpaši tad, kad mēs kļūstam par pusaudžiem. Mēs meklējam mīlestību ārpus ģimenēm, mēs meklējam kaut kur citur novērtējumu, atzinību. Ko mamma ar tēti saprot?
Viņi nemīl tā, kā es gribu, ka viņi mani mīl. Un tu sāc iet ārpusē, un tu tā kā vienā brīdī pazaudē to fokusu, ka tie ir tavi vistuvākie cilvēki, kas visvairāk par tevīm vēlās rūpēties. Bieži vien mēs lūkojamies apkārt, bēgdami patiesībā no tagadnes, no tā, kur mēs esam. Kaut kāda cerība mūsos ir, ka mēs atradīsim šo īsto mīlestību kaut kur citur, pieņemtību, novērtējumu. Jā, protams, mums vajag, lai kaut kur kāda cita cilvēka attiecības veidojās, bet mēs nedrīkstam aizmirst tos cilvēkus, kam mēs tiešām visvairāk rūpam šeit. Reizēm vīri bēg no sievām, sievas no bērniem, sievas no vīriem, bērni no vecākiem. Es nezinu, varbūt vecāki kādreiz no bērniem bēg. Draudzes locekļi no savām draudzēm mēdz bēgt. Jo šķiet, ka kaut kur ārā, kaut kur ir tas īstais. Tie, kas mani mīlēs tā, kā es gribu, ka mani mīl. Bet mēs zinām, ka ir tie cilvēki, kuriem tu esi tiešām svarīgs, kuriem tu esi būtisks. Jā, viņi vienmēr varbūt neteiks visu, ko tu gribi dzirdēt. Viņi varbūt neteiks vienmēr, lai tu darītu tā visu, lai tu justos labi, bet viņi būs patiesi, jo viņi ir par tevi. Viņi grib, lai tev izdodās, viņi grib tev palīdzēt, viņi grib, lai tavā dzīvē izdodās, lai tava staigāšana šī pasaulē izdodās. Viņi vēl tev labu, un šī uzticēšanās savstarpējā ir ļoti, ļoti būtiska. Ja kāds tev, tūs cilvēks pasaka kaut ko kritisku, bet tu zini, ka viņš tevi mīl, tu arī esi gatavs dzirdēt viņu, jo tu zini, ka viņš to nesaka sevis dēļ, bet viņš to saka tevis dēļ. Jā, un attiecībās, kā jau visur mums, lai cik dīvaini nebūtu, bet ir viens tikai aivars tāds pasaulē, un, diemžēl, lielākā daļa no jums nedomājat pareizi, jo jūs nedomājat tā, kā es domāju. Vai ne? Un ģimenēs, attiecībās, draudzēs, vienalga, kur mēs esam, mēs sastopamies ar dažādiem cilvēkiem, mēs sastopamies ar dažādiem viedokļiem. Nu, kā tu vari tā domāt? Tas taču ir, es neteikšu kā. Bet tas nav pareizi. Es tā nedomāju. Un tad tu, dzīvojot kopā ar šiem cilvēkiem, tu sāc saprast, klausies, viņam ir mazliet savādāks skatiens uz lietām, bet tāpēc jau nemainās mūsu attiecības. Mēs turpinām viens ar otru būt attiecībās un veidot kopīgas lietas, tikai tāpēc, ka mums nav vienāds domas, mūsu attiecības nebeidzās. Jā. Līdzīgi kā pēc roku kustībām mēs spējam nolasīt cilvēkus, varbūt mazliet gudrāks tu esi šovakar kļuvis. Varbūt tu gribi iemācīties šo zinātni, bet mums jāiemācās lasīt cilvēkus, kas mums ir dārgi un tuvi mūsu dzīvēs, jo reizēm viņu daudzie vārdi, kritika, satraukums, pārmetumi pat ir tikai virspusēji tam, kas ir apakšā, un apakšā ir rūpes par tevīm. Tu esi viņam svarīgs. Es nekad viņai neko nemācu darīt, bet viņa vienmēr man māca darīt. Un vienmēr saka, vai tu izdarīji to, vai tu izslēdz to, vai tu ieslēdz to. Un liekas, es pats zinu to. Bet viņa to dara tāpēc, ka viņa rūpējās par mani un par ģimeni. Un iemācīties, skatīties starp šīm rindiņām ir tāds augstāks līmenis nekā lasīt pirmo informāciju un izvērtēt cilvēku pēc viņa cepures, ja man būtu cepura galvā. Nevērtēt pēc tā ārējā, bet vērtēt dziļāk cilvēku, kas ir tā viņā dziļākā būtība, kāpēc viņš saka to, ko viņš saka, un kāpēc viņš rīkojās tā, kā viņš rīkojās. Tāpēc viena no lietām, ko es šodien tev gribu atgādināt, ir atpazīsim savus draugus un novērtēsim viņus mūsu dzīvēs.
Man liekas, tas ir būtiski. Labi, parunāsim par Dievu. Jūs domājat, kur mācītājs nemaz nepiemin Dievu gandrīz? Protams, ka mēs pieminēsim. Dievs ir ļoti svarīga persona mūsu dzīvēs. Lielai daļai no mums, es nevaru teikt 100%, bet ja reiz tu esi atnācis uz dievkalpojumu, man liek domāt, ka tev garīgas lietas kaut kādā mērā ir būtiskas un svarīgas. Ja mēs runājam par šiem svētkiem, šis notikums, Kristus atnākšana, ja mēs pareizi nolasītu Dieva sirdi, mēs nolasītu to, ka tās ir viņa mīlestības izpausme, demonstrācija, kas runā par viņa attieksmi pret mums. Dievs, viņš mīl mūs. Tieši šī iemesla dēļ Kristus arī nāca. Viņš nenāca tāpēc, lai mums būtu eglītes, kaut mums patīk viņas. Viņš nenāk tāpēc, lai mēs skaisti sanāk kopā šeit, bet viņš nāca tevis un manis dēļ, jo viņš mīl tevi. Kā es teicu, mēs tos cilvēkus mums ir jāmācās atpazīt, ka tas ir tas mans cilvēks, tas ir tas, kam es rūpu, bet mums vajadzētu arī mācīties atpazīt, klausies, tā persona, ko tie kristieši sauc par Dievu, arī ir persona, kurai tu rūpi. Jo savādāk Kristus nenāk šajā pasaulē. Varbūt tas ārējais skats, kur tu šodien atrodies, kaut arī mums ir krusts pie durvīm, bet šī ēka viņa neatgādina baznīcu klasiskā nozīmē. Bet mēs varam reizēm maldīties, un mums šķiet, ka tas ārējais var būt tas būtiskais, bet mēs zinām, ka tas saturs ir tas būtiskākais. Viss, kad mēs ejam veikalos iepirkties, es esmu vainīgs, jo es arī iekrītu uz tiem iepakojumiem, jo mēs jau neredzam, kas tur ir iekšā. Tas iepakojums mums it kā pasaka, ka tur kaut kas labs ir iekšā, bet viņš var būt arī tikpat mānīgs. Jūs, draudze, ik viens ciemiņš, kas esat šeit ienākuši šajā vietā, jūs veidojat īstu draudzi, īstu baznīcu. Jūs esat tā vieta, kur Dievs mājo. Un māciet nolasīt Dievu, nolasīt viņa lietas, nevis no ārējā, bet nolasīt no tā, kur mēs atrodamies, ir tāda dziļa māka šajā pasaulē, redzēt dziļāk lietas, neskatoties tikai uz iepakojumu, bet skatoties uz saturu. Kristus atnākšana viņa stāsta par Dieva mīlestību pret mums. Caur šo notikumu Dieva mīlestība ir atklājusies Kristū pret tik vienu cilvēku. Un šodien mēs svinam Kristus atnākšanas svētkus, un nav pieņemts, protams, runāt dzimšanas dienā par mūsu dzīves galu. Bet mēs nevaram runāt vienā ziņā līdz galam un nerunāt par to, kāpēc Kristus nāca, ja mēs nezinātu un nepieminētu viņa dzīves galu. Un mēs zinām, ka Jēzus nenāca vienkārši šeit, lai piedzimtu, lai mums būtu Ziemassvētki, bet viņš nāca, lai mums būtu arī lieldienas. Vai ne? Un ja mēs zinām, ka būs lieldienas, mēs saprotam, ka šiem svētkiem ir daudz dziļāka nozīme. Viņš nāca šeit demonstrējot Dievu mīlestību pret cilvēci, zinot viņa misiju, viņa aicinājumu, viņa uzdevumu šajā pasaulē. Romiešiem vēstulē 5. nodaļa 8. pants mums saka tādus vārdus: bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Kāpēc viņš atnāca? Tāpēc, ka viņš mīl tevi. Es neeju baznīcā regulāri, bet viņš mīl tevi. Kristus atnāca priekš visiem. Lielākā daļa cilvēku Latvijā grib svinēt Ziemassvētkus. Tas nozīmē, viņi atzīst šo dāvanu, viņi pieņem šo dāvanu. Dievs no debesīm, viņš uzlūkoja šo zemi, tevi un mani, un viņš sūtīja Kristu, lai izglābtu, lai veidotu attiecības ar tevi personīgi, jo viņš vēlās būt attiecībās ar tevīm. Atkal šis vārds attiecības. Kas tad mūs attur no Dieva mīlestības mūsu dzīvēs? Mēs jau runājam. Neusticība.
Ja mēs neusticamies tai vēstī, ja mēs neusticamies, kas tas Dievs ir tāds, kas tas Kristus tāds ir, varbūt viņš man grib kaut ko atņemt, tev būs bail atvērties šai vēstī, atvērties ticībai savā dzīvē. Ja tas ir līdzīgi kā tad, kad mēs nevēlamies, ka kāds mūs apkampj, cik no jums gribat, ka visi sveši garām gājēji jūs apkampj? Es laikam negribētu. Ir uzticēšanās vajadzīga. Noticēt, pieņemt Kristus mīlestību, pieņemt Dieva mīlestību, ir vajadzīga šī uzticēšanās un šī iekšējais mazais bērniņš, kad tu dzirdi evaņģēliju, tu dzirdi ticība, draudze, baznīca, tevī sākās tā seja sāk šķiepties un tavs raudiens sāk, jo stress sāk rasties. Kas tas tāds ir? Kas tas pa lielu Aivaru ir ienācis mūsu ģimenē? Ko viņš tagad grib izdarīt? Jo tev ir bail no šīm lietām, tāpēc, ka tu nesaproti un tu nezini, bet neļauj, lai šīs bailes un emocijas un satraukums tev visu laiku liek bēgt projām no citiem cilvēkiem. Jo tas nav risinājums, tas ir, tu visu dzīvi bēguļos no lietām, bēguļos no Dieva mīlestības, un tu nekad nevarēsi sastapties ar viņu savā dzīvē. Varbūt kādam tas ir sāpināts, tu esi, iespējams kāds notikums pagātnē, kāds cilvēks kaut ko ne tā izdarīja, varbūt draudzē, varbūt ģimenē, kurš sevi sauc par ticīgu. Varbūt kāds tev uzticams cilvēks teica, ka nedrīkst uzticēties tam visam, un tu esi pieķēries tam, un tev ir iekšā šīs bailes. Varbūt kāds teica, ticēt ir stulbi. Un tev ir bail atvērties, tāpēc, ka tev ir neusticēšanās šai vēstī. Paldies Dievam, Dieva rokas, viņas vēl joprojām ir atvērtas, un viņš ir atvērs, bet tu zini, ka, lai apkamtu otru personu, ir vajadzīgas divas personas, kas ir iesaistītas tanī. Dievs atver savas rokas, bet cilvēkam viņam ir jānāk un jāļauj, ka viņu apkamp šī lielā mīlestības persona. Varbūt tev ir centieni meklēt kaut kur citur. Nu, nevar būt, ka tas mīļais cilvēks ir tas vienkāršais, kas ir manā ģimenē, ar ko es dienā dzīvoju un ēdu tās pankūkas un kotletītes un vēl kaut ko. Bet tas bieži vien ir tik vienkārši, tas cilvēks, kas ir tev vistuvāk, un Dievs reizēm var būt tik tuvu mūsu dzīvēs, ka mums liekas, nē, kaut kur citur, pasaule daudz lielāka, lai Dievs varētu būt šeit, tagad un tik vienkārši. Un mēs reizēm skrienam pa dzīvi, meklējot apkārt, kā šis pazudušais dēls savu laimi, skriedams uz visām pusēm, bet tu vari aiztaupīt sev laiku, citiem nervus un ļaut Dievam mīlēt tevi tagad un tūlīt, jo viņa mīlestība ir tepat tagad un tūlīt pieejama. Jo Kristus viņš ir atnācis. Mēs esam radīti attiecībām, Dievs mūs radījis sev attiecībām, un viņš meklē visu laiku attiecības ar katru vienu no mums šeit. Un viņš vēlās grib būt tavs draugs. Viņš vēlās, lai tu sadodies ar viņu rokāsei, viņš vēlās, lai tu esi viņa apkampienos, viņš vēlās, lai tu vari ar viņu runāt, jo viņš grib būt tavs draugs. Viņš nav persona, kurš nevēlās attiecības, bet viņš ir persona, kurš tik ļoti mīlē tevi, ka viņš atveda Kristu. Un dēļ tā mēs varam svinēt Ziemassvētkus, un drīz mēs arī Lieldienas svinēsim. Bet Ziemassvētki ir jauks laiks, jo tā runā par Dievu mīlestību. Un ja nekas cits nav, par ko runāt, man liekas, kristietības tā būtība un Ziemassvētku vēsts kaut kādā mērā man šķiet, man izdevās šodien jums pastāstīt mazliet tēlainā veidā, bet tā nav tikai tādā iedoma pasaule, bet tā ir reāls attiecības ar Tēvu. Un tāpēc es tev pamudinu un iedrošinu, sāc veidot attiecības ar to lielo nezināmo personu, kas varbūt tuvojās tev un nebaidies no viņa. Un paralēli
Veido attiecības ar savu mammu un tēti un saviem brāļiem un māsām un saviem citiem radiem. Varbūt tev jāpiezvana draugiem un jāsatiekās un jābūt kopā, jo mēs esam radīti attiecībām. Svinēsim šos mīlestības svētkus. Paldies jums! Priecīgs visiem Ziemassvētkus, un lai jums ir brīnišķīgs šis vakars kopā ar savu ģimeni, vai tu būsi vienatnē, vai ar kādu citu kopā, zini, ka tu nekad neesi viens, jo Dieva rokas vienmēr ir atplacis un viņas gaida. Nebija numurs tagad, ne? Jā, ja tu esi viens, tu vismaz ar tevi var parunāt arī, ja tu esi mājās, bet noteikti atrod kādu draugu. Jā. Lai jums jauki svētki. Jā, un prieks par visiem, kas esat pirmo reizi šeit, un aicinām arī jūs uz svētdienas dievkalpojumiem, un lai jums ir priecīgi Ziemassvētki.